studentiem, bet nu gan visu Latvijas bedru kārtē, kura mūs uzrunā katru dienu, jo bedras arvien vairāk un vairāk. Jā, un ne tikai bedres, bet arī diezgan daudzi ceļa defekti, ja mēs to tā varētu nosaukt, un arī nepareizi vai nekvalitatīvi novietotas vai ievietotas kanalizācijas ākas arī var nodarīt pamatīgu skādi jūsu automašīnai. Un lūk, šādu ainu mēs varam redzēt Rīgā, Valdemāra un Bruņinieku ielu krustojumā. Lūk, mēs redzam... Sarkanais punkts. Sarkanais punkts, jā. Un tātad krustojums Valdemāra un Bruņinieku ielā izrādās arī tur izskatās šādi. Skatītāji, nu šoferīši ir jābūt ļoti piesardzīgiem tātad šajā krustojumā, jo nekas uz šo brīdi vēl nav novērsts. Nu kā tur ir, tā ir. Jā, līdzīga informācija par bīstamām kanalizācijas akām Latvijas bedru kartē ir atzīmēta arī Preiļos. Lūk, mēs varam redzēt Preiļos Brīvības ielā. Vairākās vietās ir iegrimušas lūkas, kas īpaši bīstams esot pēc lietus, jo 10 un 15 cm dziļumā tās faktiski nevar redzēt, ja tur ir salījis lietus. Tā kā būsim uzmanīgi, bet arī piefiksēsim bīstamos ceļa posmus, nofotografējiet vislabākajā gadījumā to, ieiet mājaslapā www.bedrukarte.lv, atzīmējiet šo ceļa posmu, lai arī citi autovadītāji varētu redzēt, kur vajadzētu īpaši uzmanīties. Tieši tā, skatītāji, nu ko, pēc maz brīža. Par izlozi, jā? Par izlozi, tātad visi, kas piedalīsies un veidos kopā Latvijas bedru kārti, varēs pašās beigās saņemt milzīgu, diezgan lielu atlīdzību no apdrošināšanas kompānijas BTA. Un ik nedēļas arī izlozes notiks, tātad varēs saņemt arī dažādas balvas no Kasko bedres.